Milde slēpj, ka viņai radušās nopietnas simpātijas pret Koļu. Eva un Megija turpina vīt intrigas. Dana ir izmisumā un neizpratnē par to, kas ar viņu notiek. Zenta mēģina noskaidrot, kas ir Mildes noslēpumainais kavalieris. Eva liekuļo gata priekšā, Mareks baidās, ka Dana grib viņu pamest. Helēna noskaidro svarīgu informāciju un paziņo to Danai. Lidija izlēma pati personīgi pārbaudīt, vai Evai var uzticēties. Es jau veicu 3 grūtniecības testus. Tie visi bija pozitīvi. Jā, Gatis kaut ko tādu minēja, bet es gribu pārliecināties personīgi. Lidija, nu kāpēc jūs man tik ļoti neusticaties? Tad, kad jūs izlikāties par mirušu, es taču jums palīdzēju. Mēs abas kopā cīnījāmies par to, lai Gatim pierādītu, kāda Sandija ir patiesībā. Un es jau toreiz pamanīju, cik tu esi prasmīga mele. Nekādu grūtniecības testu es netaisīšu, varat aizmirst. Ne, man kā ģimenes galvai ir tiesības to zināt. Tas, ka jūs apgalvojat, ka jūs esat ģimenes galva, nepierāda, ka tā ir patiesība. Labi, es pārfrazēšu. Ja tu gribi turpināt strādāt un dzīvot Marespa, tu to veiksi. Vai Gatis zina, ka jūs esat šeit? Nu jā, tā jau man šķita. Viņš man piekristu. Nu tādā gadījumā Gatim nebūs iebildumi, ja es viņam izstāstīšu par šo mūsu jauko sarunu, vai ne? Kāpēc tepat, kāpēc man raudot, tu smējies? Visam pāri, kas liels un kas maz, kopā vajadzēs iet. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu jums pāri noklājas mums. Megīčo, kur tu esi? Tūlīt nāc uz Marespa. Man vajag to palīdzību. Nē, tūlīt pat. Pasūti to klientu ratā. Tu taču zini, ka es tev maksāju vairāk. Labdien! Pagaidi. Jā. Čau! Tad tu tagad nerunās ar mani līdz pasaules galam? Aivars labais. Kā atnāc, tā uzreiz liek pie darba. Ja gribi, es tev varu palīdzēt kaut ko uzdrukāt. Es tiešām ātri rakstu. Vai arī, ja vajag kaut kur piezvanīt, es dažus no klientiem jau zinu. Es ar visu lieliski tieku galā. Izdevās atdzīvināt telefonu? Nē, neizdevās. Klausies. Lūdzu, piedod. Tas tiešām bija ļoti stulbi no manas puses. Piedod. Un kāds man labums tagad no tā tavu piedod? Ja tu varētu man iedot to telefonu, es aizietu. Man neko no tevis nevajag. Vienkārši šeit prom. Bet... Es strādāju, neredzi? Jā, labi. Cik cilvēki jūs būsiet? Jā, labi, pierakstīšu. Tad tā, numuriņš vienai personai. Nu, protams, ka ir gulce. Nu, kas tas? Nē, nu kā jūs esat viesnīcās, protams. Jā, Zomera kungs, pēc nedēļas uzgaidīsim. Visu labu. Da, jums gulce ir, kas vēl nebūs. Ja? It kā nekad viesnīcā nebūtu bijuši. Jā, kas tev iekodas? Kas, ko? Nekas, klausies, tu nepazīsti kādu, kurš kaut ko sajādz no mobiliem telefoniem? A, kas notika? Man iekrīt basēnā. Škrobe. Man ar tā vienreiz bija. Nu? Nevarēja pie dzīvības dabūt vairāk. Vispār? Pats. Man vajadzētu vismaz uz brītiņu, nu tā, lai var kaut kādas kontaktus dabūt ārā, kaut kādu informāciju.
Nu, nē, zinu vienu, protams, tādu spečuku, bet es tā kā neieteiktu tev viņu. Nu, vienīgais, ja tu nebaidies, ka visa tā informācija, kas tev tur telefonā, neaiziet pa pasauli. Kāda informācija? Nē, nu labi, piemēram, kaut kāda selfija no vannas istabas vai kaut kas tāds. Es ar tādām lietām neaizraujos. Labi. Klausies, bet tu vari man iedot viņa telefonu numuru? Nu, man nav vienīgais. Viņš strādā Maris Pām. Dīns. Okay. Piedam. Jā, lūdzu. Jā, protams, pēdējais no viesnīca. Runājiet. Gati, es to vairs nevaru izturēt. Ko? Omi, tu zini, ko viņa pieprasīja, lai es izdaru? Nu, es viņai teicu, lai viņa liekas mierā ar tiem testiem. Acīm redzot, nenostrādāja. Jo Omi pieprasīja, lai es testu veitu viņas klātbūtnē. Nu, piedod, es viņu centos pārliecināt, ka tā nav laba ideja, bet viņa uztraucas. Mīļais, lai viņa uztraucas pa gabalu no manis. Ja viņa kontrolēs katru tavu un manu soli, tas taču nav normāli. Labi, es ar viņu parunāšu. Bet lūdzu parunāt tā, lai tam ir rezultāts. Ja viņi man turpinās bāzties virsū, Gati, es to neizturēšu. Un tu zini, ka es nedrīkst uztraukties. Man jau tā ir stress par mūsu attiecībām, par Sandiju, par to, ka Jānis pat kaut kur blakus klenderē. Gati, tas bērniņam var kaitēt. Labi, es aiziešu tūlīt pat pie viņas un pateikšu visu, ko es par to domāju. Bet tu paliec šeit un atpūties, labi? Labi. Čau. Nu, atradi? Labi, cik tālu jūs esat? Megija, brauc ātrāk šurp, man nav laika. Pasteidzies. Jā. Jā, labi, sarunāts. Gaidīsim jūs visu labu. Ko kāda centrāla klausies? Visi zvana šodien man. Jā, kā sauc to čalu, ko tu teici no Maris Pā? Dīns. Dīns, Bet ok. uzmanies no viņa baigas lidenais tips. Baigo kāpostu var no tevis noplēst. Es jau noteikti kaut ko sarunāšu. Labi. Vēl kaut kas? Jā, klausies. Var man lūdzu iedot Kaspara numuriņa atslēgu? Priekš kam? Nu, man viņam viens parāds jādod. Nu, vispār jau es tā kā nedrīkstu dot numuriņu atslēgas tāpat vien, bet... man liekas, ka te man viens cents kaut kur izkrita. Tā, es tūdaļ pat pameklēšu kaut kur, tu man bija viņš. Paldies! Jā, laikam būšu to centu pazaudējis kaut kur citur. Ko tu dari, ko? Tev tas liekas normāli? Ko? Ko tu iedomājies? Kādam ir jāizdara tas, ko tu atsakies darīt? Ja es no kaut kā atsakos, tad man ir iemesls. Tev nebija tiesības prasīt, lai Eva uztais vēlēja grūtniecības testu un vēl tavā klātbūtnē. Tas ir apkaunojuši, pazemojuši. Apkaunojuši vai ne, bet tas ir jāizdara. Un tad, kad bērns piedzims, tad ir jāiztais DNS tests. Tas ir, ja viņš piedzims. Paklausies, kāpēc tu viņai netici? Bet kāpēc tu viņai tici? Tu nesen no viņas gribēji šķirties. Jā, bet šobrīd situācija ir pilnīgi savādāka. Ir pieteicies bērniņš, un tas visu maina. Gati, ja viņa tiešām būtu stāvoklī, viņa nebūtu atteikusies atkārtot testu. Viņa atteicās tādēļ, ka tu viņai to prasīji. Tu viņu aizvainoji. Tu būtu rīkojies. Gluži tāpat. Kopš kura laika tu esi tāds mīkšķaulis? Agrāk tu skaties uz lietām racionāli. Ar mani viss ir kārtībā. Tu esi tā, kura ir mainījusies. Tev ir paranoja. Gati? Jau kopš tā brīža, kad Sandija it kā tev uzbruka. Tu uz visiem skaties kā uz draudiem, pat uz ģimenes locekļiem. Eva nav ģimene. Ir gan. Ir. Tu Kā tu teici, beidzot to pieņemsi? Tu teici, ka tu negribi ar viņu dzīvot kopā. Labi, bet es nepieļaušu, ka pagātne atkārtojas. Vienreiz tu jau mūs izšķīri. Tu panāci, ka Sandija un Krista uzauga atsevišķi. Es vairāk to nepieļaušu. Gati. Es tev neļaušu jaukties manās attiecībās. Labi. Megija, es tev teicu, lai jūs braucat ātri. Priecājos, ka es vispār kādu atvedu. Grūtnieces uz pieprasījumu ir daudz grūtāk dabūt nekā parastas lietas. Labi, man nav laiks ar tev strīdēties. Ejam. Kas ir? Ko tu stāvi? Tu teici, ka samaksāsi. Megija, tu tiešām gribi uz kādu uzrauties. Tu gribi Gatim uzskriet virsū. Taču ejam uz numuru. Labi.
lūdzu, ejiet uz vansistabu un paslēpieties tur. Un tu lūdzu padzeries ūdeni. Kad es nākšu atpakaļ, man nebūs laika gaidīt, kamēr tev savaidzēsies uz to. Nē, bez naudas nekāds grūtniecības tests nebūs. Megija, mēs sarunājām. Es tev samaksāšu pēc tam, kad darbiņš būs padarīts. Nē, mēs gribam tūlīt. Man nav laika ar tevi strīdēties, nu tiešām. Lūdzu, ejiet uz vansistabu. Nu, kad es neesmu tev samaksājis? Nu, Megija. Labi. Un lūdzu, sēdiet tur klusu, lai Gatim nerastos aizdomas. Savādāk uz visām trim būs tādas nepatikšanas. Eva tev melo. Protams, tev jau visi melo. Ja tu nevari uzticēties viņai, tad uzticies man, un es visu to nokārtošu. Dārgā, es teicu, lai tu paliec bārā. Mīļais, es pārdomāju. Es esmu gatava izpildīt Omas lūgumu. Pareizāk sakot, pieprasījumu. Pagaidi, tev tas nav jādara. Nevajag, labi? Gati, labāk vienu reizi viņai pierādīt patiesību, nekā visu mūžu klausīties, kā jūs strīdaties. Kabineta vidū es to nedarīšu. Ejam uz numuriņu. Un kur tad tu biji palikusi, ko? Dusmīgs. Saprotu, vienkārši citreiz par mierīgi arī pabrīdināt, ja kaut kur grib doties. Labi, piedod, es tā vairāk nedarīšu. Gunār, Kas ir? es varu izskriet uz stundiņu. Tu par mani ģirgājies, vai? Nē, goda vārds, nē, man vienkārši tiešām ļoti svarīgs darīšanas, lūdzu. Es atstrādāšu. Es pat varu virsstundas paņemt. Visu izdarīšu. Es varu nomazot kartupeļus. Vēl. Varu iznest miskasti. Vēl. Glāzes var izslaucīt. Nu labi, labi. Variet, ja tik ļoti vajag. Paldies tev. Tikai uz stundiņu. Jā, labi sarunāts. Nu, tu nāks man līdzi uz vansistabu. Sēdēs blakus podam, kamēr es to izdarīšu. Nu beidz, nu nerunā tā. Tu taču zini, ka es esmu tavā pusē. Un es Omei pateicu, lai viņa vienreiz beidz jaukties mūsu attiecībās. Tu domā, ka viņi tev klausīs, ja? Gati, tu vienkārši esi naivs. Paldies par atbalstu. Mīļais, piedod, es vienkārši esmu nedaudz aizkaitināta. Nu labi, tiksim ar to lietu galā, lai miers. Uzgaidi mani. Jā. Labdien! Kā var palīdzēt? Jā, iekrīt ūdenī. Ja pārējo nevar, vajadzētu vismaz kontaktus atgūt. Es biju domājis, ka es varu palīdzēt ar reģistrēšanos vai iečakošanos numurā. Pagad, tu esi Dīns? Jā. Ok, tad varbūt man sameloja. Man teica, ka tu esat kaut kāds tāds tā kā tehnoloģija guru, ka tu varētu salabot, bet, nu labi. Ja Pagaidi. 50 eiro. 50 eiro? Man teica, ka tu esat arī tāds ļoti laipns un devīgs cilvēks. Nu labi, par skaistām atstaņām 30 eiro. Un par smuku degmatiņu? Ja gribi vēl lētāk, tad meklē kādu citu. Labi, jā, 30 eiro. Bet tu vari to izdarīt ātri, kaut kur stundas laikā? Domāju, ka jā. Labi, tad sarunāts. Tad, kad tu esi pabeidzis, tad tu piezvani man, ja? Es tev iedošu savu numuru. Jā, var pierakstīt. Un... Jā. Ja tev jau telefons pie manis būs, tad jau... Ops, jā, stulbums kaut kāds. Jā, protams. Varbūt tu vari atnest uz Petersona viesnīcu, es tur strādāju. Labi. Ok, sarunāts, jā? Labi. Lūdzu, pozitīvs. Tāpat kā visas iepriekšējās reizes. Droši nes Omei, parādi, lai viņa nomierinās.
Lai nu paliek pie tevis, es viņai tāpat varu pateikt. Nē, Gati, ej ar visu. Jo savādāk Oma man neticēs. Liks taisīt 5. testu. Vēl kādu ārstu uzsūtīs. Man tāpat pietiek problēma. Gati. Piedod. Es tiešām centos viņu atrunāt. Labi, es zinu. Bet tiešām aiznes Omai to testu, lai viņa vismaz uz mirklīti atslāpst un nomierinās. Labi. Meitenes, vārdu nāk ārā. Neko sev, Čālis, pilnībā zem tavas tupeles. Nē, diemžēl zem manām un Omes. Tas ir Lidijas tupelēm. Lūdzu, te vajadzētu pietikt jums abām. Paldies. Lūdzu. Paldies. Nē, paldies jums tiešām abām. Jūs man izglābāt no totāls izgāšanās. Bet tavs gatiņš nav pārāk gudrs. Tu mierīgi būtu varējusi uzvilkt strīpiņu ar flomasteru uz tā testa, viņš nepamanītu. Bet Lidija pamanītu. Sveiciens kolēģiem. Nu, tev sanāca? Sanāca. Bet es cerēju, ka man uzcienās ar kaut ko no sākuma. Paēdis jau es neesmu, redz, man vajadzēja salabot dažu labu telefoniņu. Labi, viss ir... Tu par neko citu nerunās, kamēr neatbildēšu? Nē. Labi, es pārkačāju, reku ar visus failus, kontaktus, kas tur ir, varbūt daži arī ir pazuduši, bet, nu, piedod, nekā nevarēja izdarīt. Tā, un telefons ir metams ārā. Visu. Jā, tas ir stulbi, bet... Bet? Tu esi tiešām, tu esi izglābējis. Paldies tev. Es tikai ceru, ka šīs glābšanas operācijas ir manas neatnāks policija. Kādā sakarā? Nu, ņemot vērā, ka šis telefons nemaz nav tavs, jaunkundzīti, ja? Es nezinu, tu viņas nozagus, atņēmus kādai paziņai un pēc tam netīšām iemetus podā. Labi, tas nebija netīšām un tas bija basēnā. Ja jau tas bija tīšām, kāpēc tev vajadzīgi tie faili? Tas cilvēks to nebija pelnījis. Ak tā. Čort paberī, nu. Moins, Koļan, kā sviežas? Nu, nesviežas, nu. Hei, tad jau Milda tev zvanīs, ne? Milda? Nu, jā. Kāpēc tu domā, ka viņa man zvanīs? Nu, prasīja tev telefonu. Jā? Es iespējams gribēju ar tevi parunāt, ne? Pagaidi. Nu, nekā nav. Nav, Moš, tu viņai iedevi nepareizu telefonu man. Es domāju, Mans numurs ir 2. Jā, es esmu vakarējis, vai? Es aizsūtīju īziņā tev telefonu ar visiem kontaktiem. Varbūt, ka viņa pārdomāja. Nē, ir krēņķi. Es aiziešu noskaidrot pie Mildas, kas pa lietu, ja? Bet tu tikmēr vaktē telefonu. Davai? Nu, labi. Vēls. Nu, kā? Jā, bet vienalga, es kaut kā nesaprotu, kāpēc tev tas bija jādara, ja jau tas cilvēks to nemaz nebija pelnījis. Tāpēc, ka es esmu vienkārši muļķe. Nu, nē. Viņš tev izaicināja? Tas nav svarīgi. Galvenais, ka informācija ir atpakaļ un, jā, pagam, man tev ir jāsamaksā. Tā, tūlīt. 5, Nevajag. 10. Nē, skaties. Nevajag. Es negribu tev palikt parādā. Un tad es kādu dienu labāk atskriešu pie tevis vēlreiz, un tu man uzcienās. Es šeit nestrādāju. Kāpēc tad tev ir oficiāls darbs? Tāpēc, ka man ir Aivars, nu, tas ir Petersons. Man palūdz nedēļ šeit pastrādāt. Patiesībā es pretendēju uz viņa privātsekretāra samatu. Oho, neslikti. Jā. Ok, labi. Neņem vismaz par flešu, ļauj man tev samaksāt. Mēs par šo vairs nerunājam, saproti. Ja tu vēlreiz man uzbāzīsies ar to naudu, es aizskriešu pie īstā telefona īpašnieku un izstāstīšu viņam visu. Bet to jau tu negribi, vai ne? Kā tu vispār zināji, ka tas nav mans telefons? Nu, teiksim tā, negāja. Priekšstats par tevi kopā ar bilžu saturu. Un kāds tad bija bilžu saturs? Teiksim tā, tur bija tāda fotosesija ar jauku blondīnīti. Labi, skriešu atpakaļ uz darbu. Varbūt es varu kādu dienu atkal atskriet. Jā, protams. Labi, uzdarīs tikšanos. Jā, paldies, tā. Labi, čau, čau. Moins, mamuļ. Moin. Paskaties. Labi izskaties. Nu labāk saki, ko tev vajag?
Kur pārējie flokši palika? Novīt vai? Novīt. Iedrāzās Sibila un nozag man tās puķis. Nešpetas bābietes, ko? Jā, derdzīga sieviete. Nebūtu viņa žengas mātes, viņa pasūtītu 5 mājas tālāk. Tad tik nopietni, ko, jā? Nu, pavisam nopietni. Tad kāpēc tu nezvani Koļam? Viņš nabaks tagad sēž viens pats un gaida, bet tu nezvani un nezvani. Un tu atkal izpļāpājies, nu tu nevar to mēli turēt aiz zobiem. Bet kas tur slikts, ja cilvēks zina, no kā gaidīt zvanu? Bet varbūt, ka es negribu zvanīt. Un tagad tevis dēļ cilvēks sēž, gaida un cer. Čau. Čau. Klausies, var man palaist uz mirklīt pie datora? Jā, nāc sēdi. Super. Nu, kā tev telefonu? Saremontēji? Nu, jā, uz brītiņu izdevās ieslēgt kaut kādu informāciju, vismaz ārā dabūt. Forši. Baigo piķā noplēsa? Nē, viņš viss pa brīvi izdarīja. Da labi, man vienreiz piesnieku noplēsa. Nopietni. A, ko tu tādu darīji? Neko, piemiedz ar aci. Tev var vajadzētu pamēģināt, varbūt sanāk. Tā tas darbojas ar džekiem. O, smuks zaķis. Tev tiešām viņa smuka liekas? Nu, man tās blondīnes tā, man jau brunetes labāk patīk, vai tumši man tas vispār tādu. Piedod. Jā, lūdzu, Pēteršana vēstnīca. Jā? Jā, protams, jā. Vot šito es nesaprotu. Kāpēc tu man prasīji Koļas numuri un tagad negribu viņam zvanīt? Jā? Tāpēc, ka es biju dusmīgu uz Sibilu. Ienāc te, izbļaustījās, Koļa ir mans vīrs, Koļa ir mans vīrs. Es gribēju viņai ieriept. Paga. Tad sanāk, ka tu, Koļā, esi tā pamatīgi ieķērusies. Patīk viņš tev? Liecies mierā ar to patikšanu. Nekāda patikšana nav, nekāda. Es redzu, ka ir. Nav. Nu, tad vismaz piezvan viņam, pasaka paldies par flokšiem. Nu, beig! Esi žēlīga māmuļa. Neliec tam cilvēkam visu dienu dirnēt pie trūbas. Vai dieniņi. Halo? Milda? Jā, protams. Man ir laiks, jā? Pasaka, paldies par rozēm. Nikolai, paldies par rozēm, jā. Jā, bet starp citu man nepatīk vīrieši, kur nevar ziedus iedot tieši rokās. Viņi izskatās pēc zaķpastelām. Un nākamreiz es jums ieteiktu zīmītes rakstīšanai lietot nevis salveti, bet papīra lapu. Ko tu dari? Un puķes podiņos ir daudz skaistākas. Halo? Nikolai? Jā, es... Nu, piedodiet man. Es jūs vairāk netraucēšu. Piedodiet. Jā. Tā, nu, tu esi tagad laimīgs? Nu, laimes te tālu, māmuļa, kā līdz Gibraltāram. Noslānīja nabaga cilvēku. A, mums viņš tagad sēž knapi dzīves. A, nevajadzēja man kaitināt. Tagad es zināšu. Jā, tagad es zināšu labāk. Nu jā, nu redz. Tā... Ko tu meklē? Nu, tad bija cilvēki bez vodečkas, es nevaru iet. Viņš ir tādā stāvoklī. Jāglābi. Nē. Tāpēc zacinīt vajag. Nebūs nekāda dzerstīšanās, paklaus. Es tev neko nedošu. Nesit. Turpmāk es zināšu, māmuļa. Pie tevis nekad ar grieztiem zīdēm, bet tik ar podiņiem. Ampelmans, tu pēdējais. Tā. Ko tu te dari? Strādāju. Vai tev nav jāstrādā kafejnīcā, nevis pie Jēzupa? Man vajag nodot Jēzupam ziņu. Labi, vienalga, man vajag datoru. Priekš kam? Man jāpārbauda dati par brīviem luksus numuriņiem. Dators ir salūzis. Nestāst. Es tikko redzēju, kā tu ar to darbojies. Labi, Jēzups man neļauj vienam citam dot. Man vienalga, ko teica Jēzups. Tā ir Aivara pavēle. Nē, pagaidi. Kur tu dabūji manas bildes?
ko jūs tieši gribat? Tādu nieku faktiski. Vai jūs varētu iet pie Danas un it kā nejauši izmest, ka es no Gata gaidu bērniņu? Tiešām? Vai, es apsveicu. Paldies. Bet redzēt, tak vēl neko nevar. Nē, vēl nevar. Un tieši tāpēc būtu svarīgi, lai Dana pēc iespējas ātrāk uzzina šo jaunu. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni